jums ir jāizvērtē produkts, pakalpojums 3 aspektos. Kādā kvalitātē es viņu veikšu, cik daudz man tas laika prasīs un cik daudz es patērēju savu laiku, resursu, ja, un cik daudz man ir jāsaņem atpakaļ par to. Un, attiecīgi, visticamāk, jūs nonākat kaut kādās spīlēs. Tas var arī nebūt jūsu gadījums, bet ja ir, tad es gribu par to parunāt. Jūs nonākat līdz brīdim, kad jūs secināt, ka jums nedēļā ir labi, lai 2 līdz 4 stundas laika, ja, nedēļā. Savukārt, pie sevis jūs domājat, ok, ko es varu 2 līdz 4 stundu laikā nedēļā vispār sagatavot vai piedāvāt vai nodrošināt. Tātad jums ir uzreiz jautājums, kvalitāte, vai es to varēšu attaisnot. Un tas ir labi, ja jūs to jautājat. Ja? Tātad, attiecīgi, vēl tālāk domājot, ko šīs 2-4 stundas ietekmē. Ietekmē, cik daudz latiņus es vispār nopelnīšu no tā visa. Ja? Vai tas man ir izdevīgi? Un tas ir tas brīdis, kur es gribu teikt, ir jānovelk svītra un ir vienkārši jāizvēlās, vai to darīt vienam pašam, vai to darīt ar kādiem citiem kopā. Un viens scenārijs ir, kad jūs sakat, es viens pats to visu varu darīt. Un otrs scenārijs ir, nē, es un mani draugi, to mēs darīsim kopā. Ja? Kāpēc tas palīdz? Pirmkārt, jūs varat sadalīt. Šis cilvēks atbild par kvalitāti. Ja? Šis cilvēks atbild par kvalitāti. Un šis cilvēks atbild par kvalitāti. Iespējams, jūs sakat, nē, kāpēc varbūt dalīt lietas savādāk. Bet padomājiet, katra lieta, ko jūs darīsiet kopā, ir saistīta ar to pašu 3 stūri. Viņas nav atdalāmas. Jebkurš cilvēks, kurš to dara, ir saistīts ar to 3 stūri. Tas, ko jūs iegūstat, ir pirmkārt produkts, kas būs kvalitatīvāks, jo tas ir vismaz 2 stundas minimumu ņemot. Ja? 2 stundas nedēļā reiz 3, tas jau ir 6 stundas nedēļā, kas ir daudz vairāk, nekā 2 stundas, ja? Un tas ir 6, un ja mēs 4, tad tas ir vispār 6 līdz 12 stundas. Tātad tas ir daudz vairāk, ko jūs varat veltīt savu produktu kvalitātes izstrādāšanai. Savukārt, ko tas nozīmē? Tātad mēs tikko jau piefiksējām, kad arī laiks ir lielāks, kvalitāte ir lielāka, un ko tas nozīmē, ka jūs varat arī palielināt savu potenciālo peļņu, ko jūs ieguldat iepratī tam, ko jūs saņemat pretī. Nu, lūk, tā kā es domāju, ka jums ir šobrīd šis te mājasdarbiņš. Izdomāt, cik daudz jūs varat atļauties no laika viedokļa, kādā kvalitātē, kādu produktu par cik pārdosiet, cik daudz jums laiks vajadzīgs, lai to sagatavot. Un tad ir jāizdomā šis, tātad tas ir pirmais mājasdarbiņš, ja? Un šis ir otrais, kad ir vienkārši pašam sev jāatbild, vai es viens pats to varu izdarīt, vai ar kādu kopā. Un tad jūs nonākat līdz brīdim, kad jūs sākat domāt, bet ja kopā, tad ko kopā? Un es negribu teikt, ka vienmēr ir jāmetās kopā cilvēkiem, kas prot vienu un to pašu. Tas var tā būt, bet ir iespējams arī salikties cilvēkiem kopā tādiem, kurš, viens dar vienu, otrs otru, trešais trešo, bet tas viss ir par vienu produktu. Tūlīt uzzīmēšu uz tāfels, par ko es runāju, lai to var skaidrāk izskaidrot. Tātad, ko es ar to domāju? Iedomājieties, ka jūs piedāvājat kurpnieku pakalpojumus. Kāpēc kurpnieks? Tāpēc, ka tad, kad es vēl vidusskolā mācījos, es pavasaru piestrādāju kā kurpnieku, zellis. Nu tā, kā kurpniekam, patiesībā tas ir gandrīz jebkurā amatā, jebkurā profesijā, jebkurā lieta, ko jūs darat vai piedāvājat, ja? Ir darbu komplekts vai komponenti, ko tas viss ietver. Kā es domāju, cik daudz es kā tajā laikā vēl vidusskolnieks, cik daudz es vispār veltīju kaut kādām lietām no tā visu, ko nozīmē kurpnieku darbnīca. Ja? Tur ir ļoti daudz lietas, kuras es nedarīju. Tur ir grāmatvedība, vienmēr būs grāmatvedība kādam. Ja? Es to nedarīju. Tur ir vispār uzņēmuma attīstība, kā tāda, vadība. Ja? Kas tur vēl? Tur ir izejviela, izejmateriāla, iegāde, ja, nodrošināšana.
Tātad viss, kas ir saistīts ar to. Tad tur ir noliktavas, ja? Atbildīgie cilvēki, kas par to visu. Tad tur ir dizains, jo kurpnieku darbnīca arī ražoja jaunas kurpes. Izstrādē cilvēkam, kurš atnāk, viņam vajag uztaisīt kurpes viņam īpaši, var uztaisīt viņam īpaši. Ja? Tad tur ir dizaina cilvēki. Un tad ir, protams, tas ir tā rūpīgi ieskicējot, ja, to biznesu. Cilvēks, kas tieši labo kurpes. Ja? Un es biju pie labotājiem. Labo apavus. Sieviešu, vīriešu, tā vienalga. Nu, lūk, un tur vēl iespējams ir kaut kādas lietas, ko es uzreiz pat nepiefiksēju. Ja? Bet jūs redzat, ka tas ir tikpat vienkārša lieta kā kurpnieks, pat ja tas būtu viņu individuālā pakalpojums. Ja? Tur ir ļoti daudz lietas, ko darīt. Labi, dizains varbūt kādam nav tur aktuāls, ja, vai noliktavs, viņam nav liela, viņam viena telpa. Ja? Grāmatvedība kaut kādā mērā vienmēr būs, ja? Jo es arī neaicinu cilvēkus pelnīt bez nodokļiem. Ne, kāpēc? Tās lietas var sakārtot, un mēs tiksim līdz tai vietai arī. Uzņēmumu vadīt, ja ir tikai viens cilvēks, tad viņš pats pieņem lēmumu lietas. Ja? Bet ir kaut kāda materiāla, ir kaut kādas lietas, kuras tu dari, kuras tu plāno. Un ko tad šajā gadījumā, ja mēs runājam par to, ka metās 2-3 cilvēki kopā, kā jūs redzat, var šeit samesties cilvēks, kurš, teiksim, es protu labot apavus, es patiesībā varbūt studēju kaut kādu citu jomu, ja? Bet es protu darīt to. Es varētu, piemēram, tur 2-3 stundas labot apavus, piemēram. Tas nenozīmē, ka tā ir vienasīgākais biznes, bet kāpēc ne? Es runāju par to, kas ir praktiski iespējams. Tātad to dara cilvēks viens. Otrs cilvēks saka, hei, bet lai tev nebūtu jādomā, kur materiāls dabūt rītā un tā tālāk, vai es arī darīšu bišķiņu šo darbu, bet tā kā man tas īpaši labi nesanāk, ja, es labāk materiālus sagādāšu, atbildēšu par to, lai tev vienmēr viss pietiek, ja, un tas man padodas, man izdodas sarunāt labus darījumus, iegādāties, iepirkt kaut ko. Plus, es vēl varētu paņemt mārketingu, ja? Kas šeit iepriekš nebija pierakstīts. Ja? Tas nozīmē klientu piesaist, strādāt un tā. Ja? Trešais cilvēks saka, hei, zini, es vispār no šīm lietām, ko jūs runājat, neko neprotu. Es nemāku mārketēt, man nepatīk runāt ar cilvēkiem, un es neprotu īsti ar rokām uztaisīt vai labot apavus. Bet, klausies, skaitļi ir mana stiprā puse. Vot šito es jums paņemšu uz sevi. Kā jūs redzat, komanda ir gatava. Vai tas ir vajadzīgs uzreiz attīstīt biznesu, CEO un tā tālāk? Nē, kāpēc? Mēs runājam par piepelnīšanās iespējām. Un šeit es nerunāju, ka šis ir tas biznes, kurā vajag iesaistīt, bet es runāju par modeli. Jūs varat samesties kopā. Dažādas lietas. Vienalga, kas ir tas, ko jūs protat, bet jūs redzat, ka var piesaistīt vēl komandā cilvēkus un sadalīt laiku, jo citādāk jums tāpat vienam pašam būtu jāmeklē, kam tad īsti vajag, vai arī jātais atskaits, ja, un tā tālāk. Un tas nav varbūt sevišķi gudri. Tāpēc arī es ierosinu jums vienkārši meklēt cilvēks, kurš ko var. Un tāpēc šī ir tā vieta, kur mēs gribam radīt, tādu jau tā varētu teikt, inkubators. Es gribu radīt vietu arī studentiem, kur jūs paši varat nākt, aicināt citus, pat iespējams svešs cilvēks no dažādām citām augstskolām, vai tās būtu tā ārodskolas, tā vienalga, pazīstam, nepazīstam. Galvenais, ka jūs sacaiciniet kopā. Un kas ir svarīgi, kāpēc ir svarīgi kopā šeit sanākt un to visu kopā apgūt? Ja cilvēki nav uz vienu un tā paša ceļa ar vienu un to pašu pamatu, piemēram, atnāk no dažādām skolām dažādu pieredzi, viņi katrs vilks to, ja tā varētu teikt, bleķīt, ja? Katrs vilks uz savu pusi un viens teiks, davai daram šitā, davai daram tā. Ko dod Zaļā gurķa akadēmija? Zaļā gurķa akadēmija ieliek un saka, šie ir pamatlietas, kuras jūs darot, jūs varat sākt pelnīt. Tātad tas, ko izdara Zaļā gurķa akadēmija, ir ieliek šo pamatu, domāšanas veidu un attiecīgi arī informāciju vienotu visiem iesaistītiem cilvēkiem. Kad jūs saprotat, ok, ja es kādu iesaistu, ja cilvēkam ir šie paši principi un domāšanas veidi, jūs visi strādājat pie vienām un tām pašām lietām. Un tā vietā, kad ir pretēji vilkšana uz ārpus, jūs patiesībā uz konkrētiem mērķiem strādājat. Un kā jūs domājat, kādas ir iespējas sasniegt mērķus? Protams, ka tad, ja ir kopīga informācija, mēs runājam par pašiem pamatiem, kurus darot, kuras darbības veicot un kur informācijai sekojot, pamat lietām sekojot, jūs varat sākt pelnīt.
jūs varat sākt piepelnīties. Un tas veidos jums praksi, veidos pieredzi, un jūs tiešām varēsiet cilvēkiem, aizejot uz nākamo darbu vietu vai kā, jūs varēsiet vienkārši, jā, man ir pieredze tajā, ko es daru. Es zinu vienkārši, ka tas strādā vai nestrādā. Ja? Tas šodien par to visu. Ceru, ka informācija bija liederīga. Ja jā, tad super. Uzlieciet jā, super, like, jā, vai pārsūtiet draugiem. Ja gadījumā jums ir kādi jautājumi, droši rakstiet komentārus. Es labprāt gribu dzirdēt un redzēt, kas ir tas, kas nav skaidrs, varbūt man neizdodas izskaidrot līdz galam. Mēģināšu ietvert nākošajās video. Tā kā tiekamies nākošreiz, veiksmīgi jums un lai jums viss veicās!